kā tu pamosties no rīta? Ja tu esi dzīvis 1., 10., 19. vai 28. datumā, uztaisi savu kafiju, apskauj savu kafijas krūzi un nodomā, šodien esmu boss pats sev. Un arī visiem pārējiem. Ja tu esi dzīvis 2., 11., 20. vai 29. datumā, lai nu garu pamosties, pasties apkārt, pasties vai pārējiem tu netraucē, vai viņi droši var turpināt gulēt, un tu lēnā garā sāc savu dienu. Savukārt, ja tu esi dzīvis 3., 12., 21. vai 30. datumā, tad tu pamosties ar domu, tā, es šodien zinu, ko mēs te darīsim. Nē, es pastīšos tomēr piezīmēs, un tad, bet es taču teicu, ka es jau zināju to, ka tā būs jādara. Un aiziet dienas gaitās. Savukārt, ja tu esi dzīvis 4., 13., 22. vai 31. datumā, tad pamosties jau pilnu galvu domām, idejām, ka varētu to radīt, šito radīt, un vēl to, un vēl to, un vēl to. To visu radīt nav iespējams uzreiz, bet labi jau, ka viss ir piefiksēts uz papīra, ko varētu viens sadarīt. Lai tev forša diena, un kā mosties tu?